Mēs esam ienākuši Vietnamas lielveikalā, un daudz saka, jā, Vietnama ir ļoti lēta valsts, bet ir daži produkti, kuri ir dārgāk nekā Latvijā, piemēram, Kaspars parādīs āboli. Tur ir 7 ar kaut ko kilogramā. Jā, 7 eiro. Vairāk. Tā liela ābola forša. Jā, kilogramā. Zemens arī bija tāda lielā cenā. 10 zemenītes. Jā. Viņš vairāk. 5 eiro 6. Jā. 5-6 eiro. 5 vairāk. Ir jau tādi izņēmumi, kas ir lielākās cenās nekā Latvijā. Jā, tad iesim kaut ko iepirkt. Kartupelīši tikai 80 centi kilogramā. 80 centi. Latvijā lētāk. Jā, Nav izdevīgi. nav izdevīgi kartupeļi šeit. Cik tad maksā piens Vietnamā? Aptuveni €30 šajā te lielveikalā. Un uz augšu arī ir mazie pieni un kaut kādi ar garšām. Šie bija kaut kādi produkti no Taizemes. 3 vienā kafijas, un mēs paņēmām pagaršot. Mums nevisai labāk, mēs ejam kaut kur padzert kafejnīcā. Umi Oreo mums zināmie. Šeit maksā Oreo tā mazā paciņa kaut kur 25 centi. Gaļas produkcija šeit ir vista, un vistas tilpiņi, piemēram, maksā €60. Sviests maksā €2,20, un dārgākais, ko es redzēju, €4,50. Mums ar Kasparu nevisai garšo viņu konditorija, bet vieni virtulīši bija ok. Un ko teiksiet par šo cenu? Gurķīši aptuveni 60 centi kilogramā un tomāti aptuveni 70 centi kilogramā. Ja interesē kāda konkrēta produkta cena, tad mēs atbildēsim, uzraksti komentārā.